play every game like it's my last. Not the game. We talking about practice, man. NBA fināls. Shots fired. Es pirms pagājušās epizodes tev teicu, neaizmirst ielikt Jāņa Celmiņa intro un outro. Zinu, kur ir problēma. Es atceros, kāpēc es neieliku. Es kā Dunduks pirmajā reizē, kad es viņu apstrādāju, lai ieliktu, es nesaglabāju kādu atsevišķu failu. Man ir jātaisa vēlreiz tas. Un tas aizņem kaut kāds 30 minūtes. Nu, labi, 30 minūtes nē, bet tas aizņem laiku. Un tāpēc man bija tāds, es negribēju to darīt. Tu nevari pielikt katru epizodi vienkārši tādu mazu audio failu, ja noklausties šo pirms epizodes sākat. Nē, vienkārši man vajadzēja, tad, kad es viņu saeditēju, man vajadzēja vienkārši nosēvot viņu kā audio failiņu, un tad es katru reizi viņu varu vienkārši pielikt priekšā. Viņš jau būtu gatavs. Bet tagad viņš ir oriģinālajā ierakstā, man viņš atkal jāsagriež, atkal jāsamiksē, un tā ir problēma. Bet kas nav problēma, kas ir problēma, izrādās. Spoiler alert, tiem, kas nav redzējis, vakar nostījos filmu Under Paris. Jā, es redzēju, ideāli. Haizivs filmu Panteonā. Right. Šai vajadzētu kaut kādu vienu no augstākajām vietām, jo es vēl nebiju redzējis. Major spoiler alert, bet es nedomāju, ka tas jebkādā mērā izbojās filmu skatīšanās pieredzi. Es pieredzēju savā dzīvē, ka Haizivs daudz ko dara. Nu, arī ir tornado tā skaitā, bet to, ka Haizivs var ar otrā pasaules kara mīnām apludināt Parīzi, par to es nebūtu nekad mūžā aizdomājies. Un tā kā iekarot Parīzi būtībā. Nu, tā kā nacisti, bet Haizivs. Jā. ļoti iesaku. Jā, izlasi aprakstu. Patīk, ka vienā teikumā ir ļoti casually pastāstīts, tā kā tas, ka to save Paris from a bloodbath, a grieving scientist is forced to face her tragic past when a giant shark appears in the scene. Tā kā Siena, Siena, jā. Siena, nu, tā upe Parīzē, tā ir. Siena, jā. Nu, ļoti casual, gadās. Un svarīgākais, ka tajā filmā viens no galvenajiem motīviem ir tas, ka Parīzes mēriene ļoti mēģina norganizēt triatlonu sacensības. Tas skaidrs, kā tu to filmu atradi. Kuras viņai izmaksāja 1,7 miljārdu eiro, kas ir dārgākās triatlonu sacensības ever. Bet ļoti, ļoti skaista filma. Tu šo filmu atradi googlējot Best Triathlon movies? Nē, Netflixā viņa tagad ir kā top filma. Nopietni? Jā. Oh my God. Jā. Bet es viņu kaut kad sen jau biju redzējis, ka viņi iznāks. Franču filmiem? Jā. Kurš ir, kāds no varoņiem ir tur galvenais varonis arī tā kā triatlonists? Tas nav? Nē, policisti. Tur ir policisti un jā. Triatlonisti kādu apēt tur arī? Jā, ļoti daudz apēt. Tev nebūs tagad tā kā nedaudz tāda paranoja? Nu, tur es nepeldēšu. Bet jāpiezīmē, man sieva tieši to pašu teica, tā kā viņa tāda, labi, Francijā tu triatlonos nepiedalīsies, bet es Sienā nepeldētu arī bez Haizivīm. Tas ir tā kā izgāstu vai peldēties. Nu, tā ir pilsētas upe, tas tā kā Rīgas kanālā peldēt. Tu runāt varētu tuvāk mikrofonam. Sorry, tas tā kā kanālā peldēt, tepat Rīgā, aptuveni, vai grāvī. Bet jā, es saprotu tev, jā. Labi, NBA fināli. 2-0. Es jau varu izmest miskastē savu kaut kādu ilgi domāju, bet pirms mēs beidzām iepriekšējā epizodi, es tā kā nezinu, kas man notika, bet es teicu, ka Dallas varētu uzvarēt. Visu sēriju? Visu sēriju. Un šobrīd, ir iespējams viss, protams. 4-2 vēl var izvilkt, jā. 6 spēles. Tāpat kā Cleveland varēja izvilkt pret Bostonu arī 6 spēles, jā. Kad es kļūdus pēc ieliku savā breketā. Bet tas, ko... Un šo vispār pacēla arī slavenais apskatnieks. Savā pēdējā podcastā. Tu pēdējā laikā ļoti daudz atsaucies slavenā apskatnieks. Jā, tāpēc, ka viņam dažas tādas, nav tik ļoti analītisks domas, bet vienkārši tādi novērojumi, ka kaut kāds atziņas par to, kā jūtās, jā, citas komandas skatos Dallas, ka viņiem nekas nesanāk, un mēs labāk varētu nospēlēt pret Bostonu, bet man arī būtu grūti nocēt, ka kāda cita komanda sevišķi, varētu labāk, protams, nospēlēt nekā Dallas šobrīd, bet vienkārši rodas jautājums, kā Dallas, tika uz pār tiem mežonīgiem rietumiem, kuriem mēs visu sezonu runājam, un Bostonu vienkārši satiek, kura, kā jau mēs ar iepriekšējā epizodē runājam, ka viņiem tik viegls ceļš bija, viņi principā iemidzināja mūs, un tagad mēs redzam, ka Bostonā, vienkārši
parāda to, ka tā nebija nekāda sakritība, kāda bija mūsu regulārā sezona. Tā nebija arī nekāda, principā, nebija mūsu vaina, kas mums nāca pretī austrumos. Mēs zaudējām pa vienai spēlītē, kur, principā, tagad varēja padomāt, kur būtu otro spēli zaudēs, bet nē. Mēs, principā, zaudējām pa vienai spēlē pirmajā un otrajā kārtā. Bet tas ir viss, un jums neko nebija jāuztrauc par mums. Tas, ka mums slikti pretinieki nāca pretī, tā nav mūsu problēma. Bet, jā, man nav argumenti īsti par Dallas, jo šobrīd es nezinu, kas... Ir tieši tas, ko es teicu pagājušajā epizodē, kāpēc es neticu līdz galam Dallasai, ir tas, ka Dallas šo lielisko skrējienu līdz finālam izveica pateicoties tam, ka Derriks Jones Jr. var iemest metienus, pat Josh Greens var iemest metienus, PJs Washingtons var iemest metienus, un ja kāds no spēlētājiem, mans nelāgā priekšnojauta attiecībā uz Dallas bija tā, ka visticamāk kāds no šiem spēlētājiem finālā varētu nolikt kluci. Nolikt. Es nebiju paredzējis, ka tur būs pilna apmēra bērndārs grupiņas dizentērijas uzliesmojums, un pilnīgi neviens, izņemot Luku Dončiču, neko nevarēs izdarīt, tā skaitā Kairijs Irvings. Yep. To es neparedzēju, bet tur tā problēma, ka pat jau ar dažiem būtu milzīgas problēmas, bet šobrīd pilnīgi visi, izņemot Luku Dončiču, kurš patiesībā otro spēli nospēlēja ļoti, ļoti normāli, nospēlēja tieši tā, kā vajadzēja spēlēt, ja Dallas vispār varēja uz kaut ko cerēt. Viņš savu daļu izpildīja. Pirmajā puslaikā viņš iznāca ārā un būtībā mēģināja to pašu, ko pret Minnesota. Vienatnē paņēma spēli uz sevi, turēja komandu iekšā un skatoties tos ķieģeļus, pēc ķieģeļiem, pilnīgi brīvos, ko Josh Greens met, ko met Derriks Jones Jr. Tas pats Kairijs pirmajā spēlē. Tā nevar uzvarēt. Un viņiem, kas ir sliktākais, ka Bostonā arī nav īpaši labi metus. No. Bet tas salīdzinājums tomēr ir jāveic, arī mazliet tīri paskatoties uz uzvārdiem, kas ir tie, kas garām met, un tie paši, tur Joshi Greeni, Jones Juniori. Tu arī no viņiem nesagaidi, ka viņi baigi iemetīs. Jā. Bostonai pilnīgi visi, kas met, ir tādi, ka jums ir nenormāli paveicies, ka viņi nav iemetuši, un visticamāk sliktāk vēl viņi nemetīs. Un arī otrajā spēlē sākumā krietni negāja. Pat Tētums nevarēja caurgājienus iemest. Bet viņi paliek pie tās savas spēles, viņi ar savu aizsardzību notur komandas to pretinieku ofensīvu, un pēc tam beigās 4. jau kas tad Boston izglāba? Boston izglāba vecie labie trīņi. Viņi samet vairākus klaču trīņus 4. ceturtdaļā, kur tieši, pietika tieši tā, lai nepielaistu tuvāk par 5 un visu laiku dabūt atpakaļ to +10, +8. Un visu. Un Dallasai tāpat laikā es arī izvilku metienu procentus uz pilnīgi brīvajiem un brīvajiem trīņiem. Pilnīgi brīvie trīņi, ko klasificē Second Spectrums, ir 6 no 24 Dallasai, kas ir 25%. Un brīvie, kas ir bišķi jau ciešāk, bet tomēr 5 no 23, 21%. Kontekstam, PJs 1 no 8 šajā sērijā, Derriks Jones 1 no 5, Josh Greens, protams, mazāk tāds uzticams metējs, vēl ir vairāk. Jā, bet tas viņam ir viņam jāmet brīvē. Viņš ir... Tāpēc, ka tur jau tā lieta, ka Luka var izdarīt to, ko viņš var izdarīt, un pat otrajā spēlē pārsteidzoši Bostona jau pat sāka viņu vairāk krampēt pa 2, ko viņi nedarīja pirmajā spēlē. Viņš vispār spēlē 1-1 un davai mēģinam. Un viņi jau sāk krampēt, un viņi dabūja tos brīvos metienus, un tie nevar neviens vienkārši vispār neko iemest. Kairijs 0-8. Kairijs, kurš arī pirms sērijas mēs runājam. Nē, mēs pat nerunājam, bet mēdī runāja apkārt, vai šis labākais aizsargu duo līgā, vai visu laiku pat labākais uzbrukuma aizsargu duo. Mēs redzam, ka atdurās pret tiešām lielisku aizsardzību. Var runāt, ka Minnesota arī iepriekšējā sērijā nāca pretī, bet tagad tu redzi, cik ļoti tomēr statistika var kaut kā maldīga būt par to, ka Minnesota, piemēram, visu sezonu bijusi labākā aizsardzības komanda un Bostona kaut kādā mērā ļoti iespējams, tad, kad tiešām ir vajadzība, viņi ieslēdz vēl nākamo līmeni, kur viņiem nebija vajadzība ieslēgt regulārā sezonā. Un mēs redzam to, ka, kā tu minēji, pārsvarā neiet divatā pret Luku, jo viņi zina, ka viņi var mainīties.
Visa aizsardzības līnija var principā mainīties. Pat Kristaps dažreiz nonāca pret to pašu Kairiju, un tīri labi turējās, cik bija tās epizodes, bija tāds episodisks, bet tomēr... Labi, Kristaps pret Kairiju nospēlēja ļoti labi. Jā, bet viņam... visās epizodēs viņš uzvarēja dueļus viens pret Kairiju. Un viņš arī viņus uzvarēja otrā galā, jo viņi arī ļoti aktīvi Kristapu patiesībā, kad gadījās šīs iespējas, un otrajā spēlē bija vien tāda arī izteikts moments, kur Kristaps, arī tas, kad viņš tur 1. vai 2. ceturtajā tas bija, uzprasījās, ka rīktīgi vicinājās, ka uz viņu ir Kairijs, viņš vienkārši paņēma pagriezās un tā pārlika viņam pārtavumu. Bet, un tāpēc es, Minnesotai varēja atrast vienmēr kaut kādus, to pašu mēs varam smīkņāt vai nē, bet, Rudī Gobert, viņš ir liels aizsargs arī, statistika parāda, ka arī labs arī pick-and-rollos aizsargs, tomēr pat arī, ja cilvēks saka, ka viņu tur no sērijām izspēlē ārā vienkārši, bet tā nav īstenībā taisnība, ja pastāst spēles, bet Dallas tagad pret Bostonu atdurās pret kaut ko, kas pat Al Horfords 38 gados, man liekas, pirmajā spēlē kopā ar Jaylen Brownu bija, Kristaps arī, protams, bet tīri, ja pastāstās, kā kustās Al Horfords 38 gados, un es nezinu, vai tas ir tā daļa no tā, ka Bostonai tik laba tā sistēma, ka tiešām viņa trūkumi tiek paslēpti zem viņa tiem plusiem, ko viņš spēj sniegt, ka principā Al Horfords arī šajā vecumā Bostonā pilnīgi, strādā kā Šveices pulkstenis precīzi arī tajā aizsardzības sistēma, kas ir izstrādāta, un otrajā spēlē, varbūt bija mazliet vairāk, varbūt ik pa laikam tiešām epizodiski bija vairāk, ka divatā uzgāja Lukam, bet tāpatās, mēs jau pirms epizodes runājam, kad viens no Dallas lietām, ko viņi gan regulāri sezonā, gan playoffos ēda, vienkārši kā viņi pārtika, bija stūra trīņi, kas arī veidojas no tā, ka uznākts 2 cilvēki pret Luku, principā, vai pat tajos caurgājienos, ka Luka iet, un tās situācijas parasti, kas piemēram par to pašu Minnesotu, kad Goberts gaida, kad tik būs tur metīs ko, vai metīs pārņem, vai atdos sedzējumu bumbu, vai atdos stūrī bumbu. Tagad, principā, nav tādas situācijas Dallasai. Es neesmu redzējis, piemēram, šajā finālā divās spēlēs situācijas, kur Luka paņem kādu pikipaunā. Es neesmu redzējis tāds epizodes. Bija. Otrajā spēlē bija viņš gan pret Teitumu, jo viņi vispār uzbruka diezgan daudz Teitumu otrajā spēlē, bet bija tādas epizodes pret Derrick White, šķiet arī viņš ik pa laikam izdevās noteikti bija, netik daudz, jo viņi nelaiž jau iekšā Luku, tā kā tur visu laiku ir tas, ka tev Holidays kaut kur tur ganās un nelaiž viņu vienkārši iekšā nemaz apiet, jo lietas, kas šajā gadījumā iekrita acīs, pat, Lukam tur arī traumas droši vien viss, bet viņš izskatās lēns. Tā kā vēl lēnāks nekā parasti lēns. Un viņš netiek pat īsti garām, viņš nevienu nevar paņemt pičpaunā, viņš nevienam netiek garām. Viņi mēģina ik pa laikam, bet ļoti reti, kad viņam izdodas par apiet savu sedzēju priekšā, kas viņam ir priekšā. Un to pašu īstenībā var teikt par Kairiju. Cik Kairijs driblējot bumbu ir pazaudējis, tas ir kaut kas tāds, ko es vispār neesmu redzējis nekad dzīvē. Un arī viņi vienkārši nevar apskriet. Bostona izskatās krietni svaigāk. Tā kā nereāli svaigāk tīri uz aci. Jo šausmīgi lēni kustās Mavericks. Un tas pats arī aizsardzībā, kur viņi arī viņiem skrien garām kā stāvošie. Kāpēc viņa aizsardzība sūkā? Lively's ganās vienkārši ārā uz trīņa un sedz, nezinu, šo te porziņu krūtī. Krūtī, ārpus 3 punktu līnijas. Un dabūt danku iekšā. Pēc tam, vienkārši Kristaps, tu esi pārāk tūmā. Es paiešu tev garām tagad. Bet arī runāju par tiešām, par to, ka Luka neskrien. Šodien arī tika runāts, ka Luka un Kairijs kaut kā veiksmīgi, sinhronizējušies ar to, ka parasti visi spēlē Lukas tempā un neviens īsti neskāja ātrajos un vispār nebija temps vienmēr, nevis vienmēr, bet, man liekas, kad pēdējo iepriekšējā sezonu točna bija, ka viena no lēnākajām komandām, ja ne lēnākā komanda līgā bija Dallas. Šozon tā kā nedaudz viņi kļuva ātrāk, jo kaut kā atrada to kaut kādu kopsaucēju tajā, kad varam it kā taupīt vienlaikus, nenodzīt Luku, bet vienlaikus varam paskriet arī, varam tā kā transitionā spēlēt ātrāk. Man liekas, ka šajās divās spēlēs es redzēju vispār nevienu tādu ātru uzbrukumu. Viens no ātriem uzbrukumiem, kas man, protams, ir palicis atmiņā, tas, kur Josh Greens mēģināja no soda līnijas iedankot pār Kristapam, neizdevās. Bet tā vispār Dallas izskatās, ka viņi atkal atgriežas pie tiem vecajiem kaut kādiem niķiem, ka tagad, kad ir sūdi, atgriežamies pie Lukas, un principā pat negluži pat aizmirstam, ka mums ir Kairijs, kurš it kā arī ir, protams, labs uzbrukuma veidotājs un vispār driblētājs, kā minēja, kaut gan arī šajā sērijā zaudējis bumbu, bet kaut kā viņi atkal atgriežas pie tā, ko darīja Dallas un kas nedēļ viņam panākums, ka Dallas vienkārši spēlē Lukas tempā un gaida, ko darīs Luka atkal. Nav tā daudzveidība atkal tiem uzbrukumiem, man kaut kā izskatījās.
Es teiktu, ka tas ir saistīts vienkārši ar kopējo izmisumu, ka viņi īsti nezina, ko darīt. Bet es esmu redzējis, bija vairāki tādi izteikti mēģinājumi pat Dallasai, nezinu, caur zobiem, vai spēlējam ātrāk. Kā paskrienam uz priekšu, un arī viena epizodē, kas man palika atmiņā, ir tā, kur Luka patiesībā arī viņi dabūja bumbu pie savu grozu, un tiešām ātri, vai stīlu kaut ko tur izbakstīja, un uzreiz ātris gāja pāri, bet tā problēma bija tāda, ka otrs cilvēks bija Lively's. Lively's tā kā bišķi kaut ko nomincinājās, tā kā gaidīja uz alley-oopu, bet atpalika, lai neizskat pārāk ātri. Luka viņam iedeva, Lively's nevis ietriec, tā kā pataisno ietriec iekšā kaut ko piedriblēja, un man liekas, ka Deriks Vaits viņu beigās nobloķēja. Tur izvērtās tā, ka Luka aizgāja 2-1 pret Devriku Vaiku, un Deriks Vaits uzvarēja to izspēli. Un bija, tur auts, un Mavericks palika bumba vai kaut kas tāds, bet, šausmīgi. Tie pārējie spēlētāji izskatās vienkārši nesaprot, kas viņiem jādara, kur viņiem jādara izstāst pēc tā kā panikas pēc tā, cik ļoti Bostonā mest ar jebko viņiem. Lively's, mēs jau iepriekšējā podkāstā minējām, 16 no 16 rietumu konferences finālos, visus metienus savus iemet šajos finālos. 2 no 4, 4 metienus izmetis, 6 bumbas, mīnus 30. Man liekas, ka sliktākais plus mīnus. Viņam bija labākais līdz konferences finālam, pat visā līgā, visos playoffs, plus mīnus koeficients. Pirmā spēle bija īpaši traģiski. Šeit tiešām parādās, ka tomēr rukijs un, laikam, pat jaunākais spēlētājs spēlētājs NBA fināla vēsturē, vai vismaz spēlētājs, kurš actually spēlē. Jo, laikam, līdz tam, jaunākais bija maģiskais 80. gadā. Tā kā, tas arī kaut ko liecina, un tieši laikā tas arī parādās, jo pirmajā spēlē vispār, tiešām viņš sita kaut kādus sodus, pa kuriem lepotos tikai varbūt Towns, bet un otrajā spēlē arī varbūt bišķi labāk bija, un Gaffordam varbūt bija pat arī labāk otrais puslaiks, bet tas vispār ir tik, triviāli, tas nav tik vispār no būtu, tas neko nedod, īsti nedod nekā tādu lielu vilcienu, neko nedod, jo Bostonai ir pretargumenti visam, ko principā Dallas dara, un tie paši stūri, trīņi, vairāk kā 4 šajos playoffos viņi iemeta. Viņi izmetuši šajās divās spēlēs nepilnus 3,5-4 un iemetuši 2. Tā kā, jāatņem tos ieročus un kaut kā, mums ir bijuši, protams, līdzīgas sērijas, kur arī liekas, ka, komanda ir atkosta. Tāpat Denvera likās, ka ir atkosta, protams, viņi beigās ar zaudēju Minnesotai, bet tā, kad Minnesota vienkārši ieslēdz aizsardzību, likās augumā, ka Denvera ir atkosta, viss, nekas vairs nenotiks. 2-0 bija priekšā. Un likās, ka viss sērija galā, un Denver atspēlējās, un mēs atkal palielam atrast kaut kāds arguments. Es nezinu, vai Dallas ir tā komanda, kurai ir. Tā kā tas, pirmkārt, jau tas personāls, lai tā kā viņš pamainītu to savu kaut kādu schēmu, uzbrukumā sevišķi. Aizsardzībā ir kārtībā. Ja tu ļauj, ja tu piespied vai nepiespied, bet tomēr, ja Boston iemet 108 un 105 punktus, tev ir iespējas uzvarēt. Iespējas ir, diemžēl, cik daudz to var ietekmēt, ka Boston turpinās šādi. Ja viņi varēja uzvarēt, tad viņiem bija jāuzvar otrā spēle, jo ja viņiem bija kāda tāda uz papīra reāli iespēja uzvarēt spēli, tad tā ir spēle, kur Boston met slikti, jo Boston, mēs zinām, visu sezonu met trīņus kā traki. Labi met arī viņus turklāt, ne tikai daudz, ne tikai kvantitāte, bet arī kvalitāte. Un šī bija tā spēle, kas principā viņiem bija jāuzvar. Lukam 8 kļūdas, un pati Dallas, protams, arī neko nevar iemest, bet atšķirībā no kaut kādām komandām, kurām ir ļoti tāds, vienkāršots uzbrukums, varbūt mēs esam regulāri sezonā tās komandas palika, varbūt playoffs pat netik tās komandas, bet Boston izdomā, fuck it, mums nekrīt īsti metieni, 8 spēles sāka, vispār pirmo trīni iemet pēdējās sekundēm, liekas, pirmā ceļā Als Horfords. Ejam cauri gainos, ejam Tatumam 12 piespēles, un laikam bija kaut kāds statistika, visvairāk, es nezinu, kas latviski blobāja, tiešā veidā blobājas vienkārši aiziet garām. Aiziešanas garām. Bostonai bija visvairāk aiziešanas garām, man liekas, ne tikai šajos playoffs, bet jau nescik gados, tā kā vispār, kad kaut kas tas, ko es saku, Dallas aizsardzībā izskatās briesmīgi tādā ziņā, ka kā var tā visu laiku vienkārši paiet garām. Jo tas ir viss, ko darīja Boston. Vienkārši izdomā, labi, mēs tagad tev sveiks, PJ Washington, es tagad tev apiešu apkārt vienkārši. Sveiks, Luka, 13 reizes to pēšu garām. Luku, tur jau nav jautājumu. Tas tā ir bijis visu laiku, bet visi tie pārējie liekas, tiešām, kas notiek? Tur kaut kādu zonu viņiem vairāk vienkārši jāspēlē. Tur nav variantu. Viņiem ir jādabūna Lively's tuvāk grozam. Jā, jo viņi jau tuvāk grozam. Tur neviena nav, tur vienkārši neviena nav.
Un, ja viņi turpinās, neviens tur nebūtu, tad nekas tur dišs arī neizvērtīsies. Nu, vienīgā lieta, ko tas ir ļoti sūdīgs salmiņš, bet kas tur vēl ir palicis Dallasai, Tims Hardaway juniors. Nu, Tas ir X-faktors? Tas nav X-faktors, tas ir, tev vajag spēlētājs, kas ir bišķi uzticamāk metēji laukumā. Jā. Nu, tev viņš ir jādabūna kaut kā laukumā. Ko tev dod šobrīd visi pārējie pret viņu? Vismaz viņam ir, tur var teikt, strīkī vai ne strīkī, bet tas ir cilvēks, no kura tiešām vairāk baidīsies nekā no Josh Green. Vai Jaden Hardy, kuriem dod minūtes. Un tie jau neviens ir pierādījies, ka aizsardzībā viņi tāpat neviens neko nevar izdarīt. Ja vien tur nemaina tos kopējo schēmu kaut kā ļoti būtiski, tāpat nekas nemainās. Tev vienkārši tad ir varbūt jāiemet 130 punkti. Varbūt. Es neredzu tur citas iespējas Dallasai, kā šito risināt, kā tikai iet crazy kaut kādu Houstons Rockets ceļu. Vai arī tiešām arī viens no kaut kādiem argumentiem par labu Dallasai pirms sērijas noteikti bija, ka ir iespējams, ka spēlēs Luka un Kairijs var būt divi labākie spēlētāji laukumā. Šobrīd tas noticis varbūt pusi spēle no divām. Kairijam vēl, protams, ir jāsācās. Kairijam 14 punkti, tas ir absolūti, absolūti vairāk vajag par to, bet tiešām, jo pārējais viss, kas ir tas personāls, ir salīdzina kaut vai, pat tiešām, ja mēs varam to visu noreducēt uz kaut ko pavisam vienkārši, kā pasamies uz papīra, kā izstāsts sastāv, pirmie 6 spēlētāji, kas ir pirmie 6, kas iet laukumā Bostonai, tiešām tur var atrast tikai tiešām Luku un Kairijs jau ir, vismaz kā viņš spēlē, es liktu viņu tur kaut kur Bostonu aizstās sešnieki jau principā. Bostonas 3. vai, tur var strīdēties, vai 4. labākais spēlētājs šobrīd ir fināla MVP līderis. Lederā. Drew Holidays. Jā. Bostonas 4. labākais spēlētājs šobrīd ir fināla MVP kandidāts. Galvenais. Tur ir, mēs par šo Discordu runājam, ka tur ir kaut kāda Andrija Iguodāls vibe jau principā, ka nav ar tik, varbūt pat tiešām, un var arī visādas paralēlas vilkt ar to pašu, Warriors arī par to pašu, ka 22. gadā Boston spēlē pret Warrioriem, un viņi bija tā komanda, principā, kas tagad ir Dallas, kas kaut kā happy to be here, forši pirmā pieredze, tādi tie fināli, ok, zināsim turpmāk, ja, un kaut kā, es nezinu, vai Dallas, protams, tiks vēlreiz finālos, ļoti iespējams tiks, ja šādi tas turpināsies kaut kā, varbūt ir atrast tas pareizā tendence noķert, bet, kaut kā tiešām liekas, ka es atkaršos komandas, kur viena ir tā kā, mums ir plāns, mēs zinām, kas mums jādara, mēs esam ļoti noskaņojušies, mēs esam ļoti mēs esam izturējuši pārbaudas laiku, un Dallas ir tā komanda, kas tā kā, jolo, esam ieradušies finālā, pamēģināsim, kā sanāks, principā, ja. Un izskatās, ka pirmajās 2 spēles nekas nesnāk, un tad, šitam mēs nebijām gatavi, principā, izskatās, ja. Bet es tepšu laikā neticu, mēs esam daudzkārt tiešām domājuši un teikuši, ak, Dievs, 0-2, 2-0, sērija nav beigusies, nav sākusies, kad kāds uzvar izbraukumu, pretinieku laukumā, ja, tad to var uz šo sēriju arī attiecināt, bet, es domāju, 3. spēle, vairāku aspektu dēļ noteikti vissvarīgākā šajā sērijā, jo grozies kā gribi, no 3-0 neviens nav atspēlējis nekad, ja, un es neredzētu arī šajā sērijā vēl jau vairāk pēc tā, kas ir redzēts, ka Dallas būtu tā komanda, kura 3-0, viņi var atspēlēties. Bet starp citu, runājot par 3-0, no 3-1 mums ir atspēlēsies komanda, un ar Kyrie Irvings sastāvā. Thinking Basketball šodien podkāstā klausījos, un viņi tā kā izcēla, ka tieši tā situācija 16. gadā, ja mēs paskatāmies, kā viņa noritēja, ir teju identiska šobrīd, jo tur ir tā sērija iesākās 0-2. Tās pirmās spēles 2 izskatījās vēl traģiskāk nekā šīs 2 spēles. Šeit pat mēs varam runāt par to, ka Dallasai bija reāls izredzes uzvarēt. Bija spēcītas. Tajā laikā Warriors viņus vienkārši izšāva ārā. Tur vispār nebija nekāda varianta. Kairijs arī pirmās 2 spēles neizskatījās labi, un pēc tam abi 2 ar LeBronu kopā salika tā kā vēsturisku. Bija vienā 41 vēsturisku skrējienu. Līdzības ir ļoti daudz. Mēs nevarētu teikt, ka būtu bezprecedenta gadījums. Un vēl jau vairāk jaunie, labi, cik tur pusi, labi, nav. Viņas par jauniem nesaukt. Sams Hausers, jā. Bet tas spiediens uz Celtics šajā brīdī ir milzīgs. Viņš ir milzīgs. Tajā, ka viņi, ja viņi sāks slīdēt, tur jebkas var notikt. Teitums jau tagad neizskatās pārliecināts par savu. Otrā spēle viņam bija objektīvi laba, bet tā nebija pirmā zvaigznes cienīga spēle. Viņš jau pat tagad neizskatās pārliecināts tik drošā situācijā. Kas notiks, ja atbrauks atpakaļ ar 2-2?
Es ja godīgi pat šo aizdomājos, ka Teitumam, jā, zem viņa standartiem absolūti šī sērija, jā, protams, 12 piespēles izskās forši, jā, un var teikt, ka, oh my God, viņam nekrit metienu, viņš atrada iespēju. Bet kādus viņš meta garām? Viņš zem groza apakšas meta garām. Jā, viņš es nezinu statistiku, viņš 4 kaut kādus aizlika garām pirmajā puslaikā caurgājienos. Principā, ja es pastāstu kaut kā uz to tīru, uz kaut metienu pēc tā, Teitums ir vienīgais no Celtics spēlētājiem, kas tā kā krīt ārā vispār. Viņi 3-1% no spēles, 28 no 3. Un kāds shitstorms būtu, ja kaut vienu spēli būtu Boston zaudējusi? Teitumu vienkārši krucificētu. Nē, es domāju, ļoti iespējams. Un viņam tiešām paveicās ar to, ka Deriks Vaits īstajā brīdī 4. ceturtdaļā arī trāpīja metiens. Man liekas, ka Teitums pats vienu arī trāpīja. Drew iemeta, Deriks Vaits iemeta. Bija tas bardaka epizode, kur Luka atdeva pie centra kaut kāds pilnīgs bardaks sākās un, principā, jā, iemet Trīnu Hollis, bet tā arī šī komanda ir būvēta. Nu, jā, var teikt, varbūt Jasons Krits mēģināja tur kaut kādu nelielu tā kā iekšējo ugunskura uzkurīt, jā, to savam izteikumiem. Drew Holidays clearly labākais spēlētājs. Bet šī komanda tā ir būvēta, nu, kad it kā, jā, mums šķiet, ka Teitums ir tā pirmā zvaigzne, Olimpijā šozona galā tik pirmajā komandā, bet šī komanda ir būvēta tieši tā, kad ir tieši šādiem brīžiem. Kristaps arī noteikti ir viens no tiem kaut kādiem savus spēlētājiem, kas pielicis savu roku tajā, ka Boston ir būvēta tieši tā, lai tāpat gluži kā aizsardzībā, ka viņi vienkārši visi var switchoties un nav vajadzība īsti pēc double teamiem. Arī uzbrukumā pa lielam, Teitumam jau ir bijuši principā 2 spēles, kuras sūdīgs, bet ir atradies Holidays, kurš arī likās jau vismaz regulārs. Man vismaz likās, ka regulārs sezonā viņš kaut kā jau Holidays laikam viņš sāk kļūst par izteikti speciālistu. Viņš principā aizsardzības spēlēs, bet viņš ne tikai finālos, bet arī rietumkonferences finālos viņam bija spīdošas spēles. Un šī spēle, kā minēja, principā viņi ir pats. Es nezinu, vai bookmakeri viņi tā domā. Es domāju, joprojām Jēlens Browns ir favorīts. Bet Holidays tīri pēc spēles, viņš arī principā realizēja, man liekas, 9 no 9 no groza apakšpirmā, 2. spēlē. Un ne visi, bet lielākā daļa bija pēc Teituma piespēle, kur Holidays principā spēlēja kā dankarspotā, principā tusēja tur, ja, un saņēma tās piespēles no Teituma. Bet, šī komanda ir būvēta tā, ka tur nav tikai 2 spēlētāji, kā ir Dallasā. Tas ir vairāk nekā skaidrs. Var teikt, protams, slavens apskatnieks var teikt, ka Big 3 tur bija Dallasā vienā brīdī ar PJ Washingtonu, bet tagad mēs saprotam, kaut kam taisnības labi, PJ Washingtonam, viņš ir viens no retiem spēlētājiem, kas Dallasā vienkārši, tas neizskatās smuki, bet viņš spēlē ar enerģiju un iet uz grozu. Jā, tas gan vismaz. Agresīvu spēli tiešām. Viņš dažreiz vismaz ir viens no tiem, kas var iedankot arī, ja vajag, jo Derek Jones, man liekas, ir nobloķējuši jau kāds 4 reizes, ka viņš mēģina dankot. Tad tas ir nožēlojami. Bet vēl viens X faktors, par kur ir droši vien jāparunā, Krista Porziņa trauma. Kristaps Porziņš ir gatavs mirt, drāma queen, viss kārtībā, mēs sapratām, to ir teicis jebkurš sportists ever jebkad, nevajag pārspīlēt, bet tā trauma ir jocīga. Pirmkārt. Kā jebkura Kristapa trauma? Jā, pirmkārt, man nepārliecina teksts. Es nedomāju, ka tā ir tā pati trauma, kas man bija. Viņš teica, ka viņš pat nezina, kas tas īsti bija. Viņš bija tā intervija, kur viņam tikai galva bija. Viņš teica, kur tu sēdi sāpes, kas tas bija? Viņš teica, es pat īsti nezinu. Jā, ko tas nozīmē? Kā tas ir iespējams? Vai nu tev sāp ikrs, vai nesāp ikrs? Vai nu tev sāp ikrs, bet tev liekas, ka tas nav tas pats, kas nav pārliecinoši, definitīvi tas pats, visticamāk. Vai tad tev nesāp ikrs? Kas tad tev sāp? Šodien būs šāds pārbaudas kaut kāds padziļinātāks. Jā, es domāju, datortomogrāfija kaut kādu uztaisīs. Diemžēl šis ir baigi bēdīgi. Ne tikai Bostonai, gan Latvijas izlasē. Jā, un tas nav. Mēs labi zinām, kaut nu viss būtu kārtībā. Dievdēļ, kaut nu viss būtu kārtībā. Bet pilnīgi nevienā reizē šajā neseno laiku vēsturē, kopš mēs runājam par Kristapa Porziņa traumām, nevienā reizē, kad viņš teica, ka viss ir kārtībā un viss būs labi, nav bijis labi. Viņš nav nopelnījis, es nezinu, kā latviski šo pareizi pateikt, bet viņš nav nopelnījis to benefit of the doubt. Kad viņam pa pēdējiem gadiem toč nav, lai ar ko viņš var teikt. Šaubu ieguvumu. Šaubu labumu. Labumu no šaubām. Jā. Kristaps nav to nopelnījis, visu cieņu, bet diemžēl nav. Šitos 50-50 viņš neuzvar. Tieši tā 50-50 traumas ir tā kā liek to tomēr bišķi šaubīties, vai viss tiešām kārtībā. Ņemot vērā Kristapu tomēr vēsturu un vispār viņa ķermeni kā tādu, ka tas tomēr ir tāds
slippery slope, bet ESPN headlines ir leg, iekavās leg, feels good, tā kā LFG. Left fucking good. Let's fucking go. Leg fucking good. Bet jā, vispār par Kristapu varbūt ātrais tiešām, pirmā spēle tiešām aizgāja Kristapa zīmē, vismaz pirmā ceļa točna, vai pirmais puslaiks, varbūt, ja mēs gribam izvilkt to tomēr izstiept, jo otrajā puslaikā, tur arī nebija vairs spēle beigā. Bet daži pat teica, ka tā bija Kristapa vispār karjeras labākā ceturdaļa. Ņemot ar kontekstu, ļoti iespējams, jā, jo tomēr viņš regulāri sazināja bombijas droši vien kaut ko līdzīgu. Bet finālos, turklāt abos galos nospēlēt šādi. Jā, un bija, protams, šaubas, varbūt, ka tas jautājums par Kristaps tomēr tik daudz bija ārā, vai būs tas jautājums par atpūta vai rūsa, tā kā rust versus rest, kas būs, tā kā vai būs atpūties un tāds kā uzreiz ieliks iekšā un viss būs kārtībā, vai būs tiešām pārāk ilgi atpūties un vispār nebūs formā īsti. Kaut kā mēs zinām, droši vien, ka viņš trenējās un tā tālāk. Jā, bet notika pirmais par laimi. Otrajā spēlē pa lielam, kur viņam bija iespējas iemest, viņš pa lielam, it sevišķi kādos mečos. Kurā gadījumā labākais plus-mínus komandā? Jā. 57 no laukuma, labi, nevienu 3 neiemet, bet 57% no spēles, 4 no 4 sodiņiem, 2 bloki, piespēle, 4 rebīši, perfekt. Un 23 minūtēs. Ja būtu fināla labākais sastais spēlētājs, Kristapam būtu šī balva noteikti. Bet arī kaut kas, kas tā kā liecina par Kristapa vērtību, ir tas, ka tad, kad viņš bišķi tur sasita savu to kāju un izgāja no spēles, tieši tajā brīdī Mavs veids 9-0 izrāvienu. To, kas tā kā bija pievilkt viņus līdz -5, bija tas strīdīgais bloks, kur jau... Es neredzēju, vai bija jau pēdējo 2 minūšu tā atskaita, kur pateica, ka bija sots Derikam Whiteam. Bet tur diezgan agresīvi vispār visu to sēriju ļauj. Fināli. Pie grozas spēlēt. Jā, bet... Kristaps bija vienkārši visos headlinos, ne tikai Latvijā, bet arī ESPN. Visu YouTube sēdi, vienkārši skatījās visu kaut kādu pirmās spēles analīzi, un cik daudz tie video ir tik daudz. Man liekas, viņi kompensē par to, ka viņu puslaiku šovi un pirms spēles tie ESPN šovi ir pilnīgi miskas, jo tur ir kaut kas bija pareizi izrēķināts, kaut 70% no tā raidlaika, kas ir tajos pārtraukumos, kur it kā ir tas puslaiku šovs. Ir reklāmas, nevis pats šovs. Tur reāli viņi pieslēdzas 27 sekundēm. Viens pasaka no 5, kas pie galda kaut kādu tur teiku, viss, ejam reklāmā atkal. Tā kā viņi, man liekas, kompensē to visiem šiem pēc spēles tiem video, kuri pēc tam nonāk YouTube, un tur 12 minūšu video, kur vienu to pašu, tikai citi cilvēki no ESPN to analizē. Vienu to pašu, saka, Kristapa Porziņš visvairākais spēlēs. Tagad gan kaut kas bija jau izteicies. Man liekas, ka Tim Hardaway teica, Tims Hardaway seniors bija kaut kādā ESPN šovā teica, ka Celtics spēlē labāk bez Kristapa. Okay. Bet, jāpiezīmē arī netik labās lietas, varbūt par visu to. Mums, protams, ir patīkami to visu skatīties un tā, bet sliktāk skatīties finālu kopš pandēmijas, kas ir vienmēr tāds zem latiņa, kur NBA izskatās, es redzēju vienkārši to vakar rīta panorāmā, bet tie laikam bija kaut kāda NBA, to citi tos statistikas rādītājs nevarētu dabūt. NBA izcēluši Porziņa un Lukas efektu. Eiropieši skatās? Nevis pat nevis par eiropiešiem tur bija, bet tur bija par Latviju un Slovēniju. Oh my God. Ka Latvijā 5 reizes pieaudzis League Pass subscription skaits. Okay. Visi jau ir ļoti jauki, tie relatīvie cipari izskatās skaisti, bet mēs absolūtos skaitļos runājam par 2 miljonu valstīm. Ir tas, ka Latvijā no 1000 uz 5000 ir pieauguši subscription skaits, dēļ tā, ka Porziņš spēlē finālā. Domā, tādi varētu būt tie skaitļi? Es domāju, ka tuvāk 2 uz 10. Mēs 2 un tad vēl 8 nāk. Es būtu ļoti, ļoti pārsteigts, ka šī jaunais cipars ir kaut kas vairāk par 10. Es būtu šokēts. Bet te mazliet ir arī jāsaprot, vai te nav iesaistīta mēdīju manipulācija. GO3 arī. Tāpēc, ka tu paņem GO3, tev viņš nāk automātiski. Viņu savieno ar League Pass, es nezinu, kā viņi skaita. Bet es gribētu saprast to cilvēku skaitu, kas ir nopirkuši speciāli League Pass, un vienalga ar kuriem, bet speciāli, lai skatītos Porziņu. Un es nedomāju, ka tas skaitlis ir baigi lielāks par 10 000. Tāpat viss sēž pirātos. Bija kaut kur... Pat Lebrons sēž pirātos. Stream īsti, vai kas tas bija. Es nezināju tādu labu, paldies Lebrons. Tagad tādu piebukmarkoju savu stream īsti. Nē, es League Pass, jo nezinu pēdējos 3 gadus. Nē, League Pass, jā, bet no telefona var ļoti ērti noskrīnot uz televizoru, jā, un viss. Un paralēli var skatīties boksu skoru vēl kaut ko. Bet
Es redzēju par pirmo spēli, jā, to, ko tvītu bija par šo tieši, ka tur tie kritums ir kaut kāds, jā, un tā tālāk, un kaut kas bija tā, ka kvotvidojos to, ka NBA laikam neapzinās to, cik ļoti daudz pirāto šo, pirāti skatās šo visu. Jo īpaši tagad, kad tas ir ļoti eiropeiski centrēts fināls, labi, cik tur ļoti nav tā, ka porziņš baigies puls, bet, tomēr lūk un tā tālāk, bet, kas es domāju, tikai vienīgi spiež uz augsto proporciju, jo ASV, jā, es pieļauju, ka viņiem tur arī tie tehniski, protams, ir grūtāk to visu, un arī tā ekosistēma ir uzbūvēta tā, lai tu mazāk pirātot. Bet Eiropa, manuprāt, patērējot ASV sporta veidus, ir tā kā pirātisma meka no skatu punkta. Amerikā arī ļoti izmā tas pirātisks ir, bet Eiropā, man liekas, daudzās tieši valstīs, tādās nopietni normālās valstīs, ja, Vācijā un tādās valstīs, tur ir actually, mēs tur varam jokot par Latviju, ka, tu tagad kaut ko skaties, tu vai torrentos lejuplādē, vai skaties kaut ko nelegāli. Tevi tur vēro, jā. Tur sūta rēķins. Tur actually pēc tam atsūta tās valstīs. No internet providers pasaka, ko tu skaties, un tev atsūta rēķinu. Tas ir, es esmu dzirdējis, kur 800 eiro pat ir piegādāts. Par vienu filmu noskatīšanos. Bet nē, vispār, jā, Latvija, Slovenija, varbūt vēl Vācija, Maxi Klebers ir tik slikts šajās fināls. Viņš izstās nevesels, jā. Viņš ir tik slikts izstās un, jā. Starp citu, anyway. Es domāju, ka mēs varētu arī rapot šo. Varam rapot, bet. Pirmkārt. Nedēļas jautājums. Davai. Bija, nospiedošā vairāk 86%. Dallas uzvarēs? Saka, ka Boston uzvarēs. Makes sense. Nav believer īsti. Ja mēs runājam par uzvarām un bettingiem un tā tālāk, tad trešā spēle. Tā ir kritiskā pivotal spēle. Vēsturiski trešā spēle. Es zinu, kāpēc. Komandām, kuras ir nonākušas iedzinējos pirmajās divās spēlēs, tātad 0-2. Pretinieku laukumā. Jā, tātad izbraukumā. Nē, turpat nebija pat pretinieku laukums. Tur bija komandas, kas ir, 0-2 ir pretinieku laukums. Tu nevari citādāk. Mēs zaudējam 2-0. Nesaka tā. Nē, muļķības. Var. Karoči. No sākuma. Davai. Tātad. Izgriežu to. Es negriezīšu. trešā spēle. Yes. Ja komanda, kas ir 0-2 pēc pirmajām divām, ir favorīts trešajā spēlē, tad 8 no 8 gadījumiem tā komanda ir uzvarējusi. Un Dallas pēc bettingu prognozēm, vismaz tajā brīdī, kurā es lasīju šo informāciju, bija pielikts līnijas, un Dallas ir kā favorīti trešajā spēlē. Labi. Tāpēc viņi grib vienkārši turpināt. Tāpēc vēsturiski, vai šī būs pirmais gadījums, kad šādā situācijā komanda neuzvar, vai Dallas tomēr izspiedīs uzvaru, bet, protams, ja līdz spēles sākumam nomainīsies līnija un Bostona kļūs par favorītu, jo tur bija, man liekas, mīnus 2,5 Dallasai, tā ir tur var nostaigāt, jā. Un tad vairs šis neskaitīsies kā statistika, kā lieta, bet, tas tā tiem, kas ir maiņticīgi un sako šādām lietām. Dažas vēl lietas, Kristaps pirmo reizi spēlēs Dallasā, kā Celtics spēlētājs. Šo bija, nezināju, godīgi. Viņš nav spēlējis Dallasā tieši kā Celtics spēlētājs. Nezinu, kā viņi tur izturēsies, bet vēl viena lieta, kas mums palikusi, bija pie regulāras sezonas prognozēm. Un man likās, ka es to varu aprakt kapā un viss rip. Kristaps nospēlējis jau 2 spēles no soliņa. Bet tās ir regulārās sezonas prognozes. Tas ir regulārās sezonas. Tas ir regulārās sezonas prognozes. Bet tāpat fan viņam līnija bija 4,5, tu teici under, es teicu over. Protams, ja Dallas uzvar vienu spēli, vismaz tad šī prognoze jau vēl ir dzīva. Bet Kristaps jau no soliņa nāk 3 reizes tikai karjerā kā tādai nācis, jā, bet... 2 no tām ir šīs. 2 no tām ir šīs. Bet jā, kaut kas... Bet nē, es domāju, Kristaps tieši... Man patīk, ka Kristaps no soliņa, protams, varbūt... Nē, viņš arī pats labi jūtas par to, un vēl vairāk, kad ir tā nedaudz traumas šaubas, domāju, noteikti. Tādā fināla sērijā, īpaši Bostonas gadījumā, to grūti nosaukt par nākšanu no soliņa. Tur ir 6 tādi rezervisti. Tu esi vienkārši nevar uzlaist 6 spēlētājus laukumā vienlaicīgi. Tieši tā. Jo citām komandām tiešām ir izteikti rezervists. Jadens Hardijs. Tas ir rezervists. Jadens Hardijs ir atņēmis pārdevumu. Pritčards ir rezervists. Hauzers ir rezervists. Jā. Tie pārējie spēlētāji tos nevar gūst par rezervistiem. Bostonas gadījumā. Tu pieminēji šo, vēl tas tur būs pēdējais mums jautājums. Šobrīd, jā, protams, varbūt var teikt, ka Holidays varētu būt MVP. Bet
4 spēles būs pagājušas. Nezinu, vai būs slauciens, jā? Slauciens. Vai būs džentlmenis slauciens, kad kādu no šitām spēlēm... Nē, kad 4. spēle uzvar Dallas, tas ir džentlmenis sweep, kad negrib tā kā, labi, paņemiet to vienu spēli. Mēs 5. lai būtu mājās titulu pasniegšana, 5. uzvaram mājās. Bet, Holidays, jā, noteikti ir favorīts šobrīd, bet tīri redzot vienkārši kā attīstās šī sērija, vai tā ir actually tā tendence, kas turpināsies, ka tiešām, ka būs, pirmkārt jau spēlētājs, kas aizsardzībā ir izteikti bijis labs, kaut gan Holidays, kā mēs redzējām, šobrīd ir otrs rezultātīvākais Celtics spēlētājs Brown, bet es domāju tieši, ka, kad nonāks līdz balsošanai, cilvēki tomēr kaut kā domās, Browns. Nē, vēl ir laiks, šobrīd Browns jau teorētiski varētu konkurēt. Nav viennozīmīgi, tagad Holidays arī bišķi pārspīlēts. Jā. Un, man vēl ir 2 spēles, atliek vienā spēlē Brownam, protams, ja Holidays vēl vienā spēlē, nezinu, tur tā kā iemetīs 40 punktus un izvilks komandu, tad tur viņam pa labi, bet es domāju, ka Brownam vēl ir iespēja šo atsist. Teitumam teorētiski arī nevar izslēgt. Vai ir latvieši, kas liek uz Kristapu? Es noteikti. Betonu Kristaps. Nē, ja Kristaps spēlēs bez traumām, tad tas, protams, ir cits stāsts, bet šobrīd mums vispār jārunā par to, vai viņš vispār atgriezīsies šajā sērijā. Es domāju, viņš atgriezīsies, bet... Tas, kas notiks, neatkarīgi no tā, kurš uzvarēs, pirmais teikums no tā spēlētāja mutes būs šī ir komandas balva. Tieši tā. Book that shit. Tā arī Teitums atbildēja uz jautājumu par Kīda izteikumiem, par to, ka Kīds pateica, ka Browns labākais spēles. Pirmais, ko Teitums teica, ka šī ir komandas spēle. I'm not gonna fall for that. Bet, gaidām, ceram, mums interesēs. Ja būs 5 spēles, vismaz būs arī spicy podcasts. Jā. Ir apsolīts jau, ir jau parakstīts līgums? Līgums ir parakstīts, jā. Ok, good. Jā. He can't back out now. Jā. Tev ir screenshoti. Man ir screenshoti. Tev ir receipts, čeki, jā. Ok, good. Droši vien, katrā gadījumā tiekamies noteikti, bet atkal pēc 2 spēlēm Dallasā. Jā, bet redzēsim, kādā veidā. Jā, tā kā es domāju, ka izies no Dallasas 3-1. Un sērija turpināsies, domāju, Bostonā. Turpināsies arī tā nosacīti. Es nesaku, ka komandas speciāli zaudē, lai dabūtu titulu savā laukumā, bet dažreiz viņas varbūt zemapziņā to dara, bet paši neapzinās. Anyway. Peace, tiekās. What are we talking about? Practice?